Eiropas Savienībā dubultās nodokļu neaplikšanas jautājums ir būtisks, lai nodrošinātu, ka uzņēmumi un privātpersonas, kas veic darbības vairākās dalībvalstīs, netiek nevajadzīgi aplikts ar nodokļiem divreiz par to pašu ienākumu vai peļņu. Dubultā nodokļu neaplikšana veicina brīvu kapitāla un personu kustību, kas ir Eiropas Savienības pamatbrīvība, un atbalsta vienotā tirgus efektīvu darbību. Lai novērstu dubulto nodokļu uzlikšanu un veicinātu nodokļu jomā godīgu konkurenci, Eiropas Savienības dalībvalstis ir noslēgušas savstarpējas divpusējus nodokļu līgumus gan savā starpā, gan ar trešajām valstīm. Šie līgumi nosaka skaidrus noteikumus par to, kura valsts ir tiesīgi iekasēt nodokļus par dažādiem ienākumu veidiem, piemēram, procentiem, dividendēm, autortiesību maksājumiem un tam līdzīgi. Bieži vien šie paredz nodokļu samazinājumus vai atbrīvojumus, lai izvairītos no dubultās nodokļu uzlikšanas. Eiropas Savienības līmenī ir pieņemt arī vairāk tiesību akti un iniciatīvas, kas palīdz risināt dubultās nodokļu uzlikšanas jautājumus. Piemēram, mātes un meitas direktīva, kas nodrošina, ka peļņas izmaksas starp uzņēmējiem no dažādām Eiropas Savienības dalībvalstīm netiek aplikts ar nodokļiem divreiz. Līdzīgi procentu un licenču maksu direktīva paredz, ka procentu un licenču maksas, kas maksāts starp saistītiem uzņēmējiem dažādās dalībvalstīs, netiek aplikta ar nodokļiem divreiz. Dubultā nodokļu neaplikšana ir svarīga, lai veicinātu starptautisku investīciju plūsmu, samazinātu administratīvo slogu uzņēmējiem un nodrošinātu taisnīgu nodokļu konkurenci. Tā palīdz novērst situācijas, kad nodokļu sloga dēļ tiek kavēta ekonomiskā aktivitāte vai uzņēmumu un indivīdi tiek nevajadzīgi sodīti par pārobežu darbībām. Tomēr ir svarīgi atzīmēt, ka, lai gan dubultās nodokļu neaplikšanas novēršana ir svarīga, tā jāsalīdzsvaro ar nepieciešamību cīnīties pret nodokļu izvairīšanos un jānodrošina, ka uzņēmumu un privātpersonas godīgi maksā nodokļus atbilstoši savu ienākumu apmēram.